Esam pie Brīvības pieminekļa, un šī ir tā vieta, kur tālajā 92. gadā, kad Latvija atguva neatkarību, es biju vienā no pirmajiem iesaukumiem Latvijas bruņotajos spēkos, un tā nu sanāca, ka es biju nonācis štāba bataļonā, kura uzdevums bija arī godasardze pie Brīvības pieminekļa, un man bija tas gods būt pirmajā godasardzē pie Brīvības pieminekļa. Sākotnēji tas nebija godasardze, kas tika izlikta katru dienu, tā bija godasardze, kas bija tikai īpašos svētku gadījumos, un tas īpašais gadījums pirmā reize atjaunotajā Latvijā bija 1992. gada 6. marts, kas bija par godu Oskara Kalpaka piemiņai. Šīs grāmatas, šī ir Latvijas bruņoto spēku vēsture, izdot jau kādu laiku atpakaļ, kur arī ir aprakstīts mans, tā teikt, gājums Latvijas bruņotajos spēkos un arī tas, kā mēs sākām un ar ko mēs tajā laikā nodarbojāmies un kādi bija mūsu uzdevumi. Sveiks, Andri! Ko mēs šeit darām šodien? Esam Mārupē. Esam pie Mārupas pašvaldības domas un ņemot vērā man iepriekšējo pieredzi jau sākot ar to, ko es esmu darījis Nacionālajos bruņotajos spēkos, strādājot arī aizsardzības ministrijā un vēlāk tagad strādājot Tallinka uzņēmumā, vadot uzņēmumu jau 20 gadus, redzu, ka man iegūtā pieredze var būt liederīga arī pašvaldības darbā. Jo strādājot privātā sektorā, vienmēr strādāju konkrētiem mērķiem, vienmēr ir konkrēti izvirzīti uzdevumi, strādājam saimnieciski, strādājam caurspīdīgi, un tas ir tas, ko es arī vēlos redzēt. Jā, tieši tā, uz maksimālo rezultātu, un vēlos redzēt tādu pašu pieeju arī pašvaldības darbā, lai lēmumi tiek pieņemti atbildīgi, saimnieciski, un iedzīvotāju un novada uzņēmēju interesēs. Es patiesi priecājos, ka tu esi ar mums. Galvenais, ka mēs esam nostājušies pie karoga, ko mēs savulaik Nacionālā apvienība, mūsu komanda sākotnējā ir dāvinājusi kā ziedojumu Mārupes novada pašvaldībai. Tev savukārt arī ir tāda, zinām, patriotiska pieredze stāvot kā vienam no pirmajiem pie Brīvības pieminekļa. Visnotaļ, tieši tā, un šīs patriotiskās jūtas arī, tā teikt, es izjūtu arī, ka tas ir jādara tajā vietā, kur es dzīvoju, Mārupas novadā, un tas tā kā būtu arī jāievieš dzīvē un jāturpina tas, ko tu esi sācis jau strādājot 12 gadus Mārupas novada pašvaldībā un redzot to darbu, redzot, kā tu iesaisties novada darbā, vienmēr argumentējot un vienmēr prasot, lai visi lēmumi tiktu pieņemti pamatot, tas vienkārši pārliecināja, ka tā nevar būt cita vieta kā Nacionālā apvienība. Turpināsim. Pilnīgi noteikti. Jauki iesākt. Jā. Paldies.